Sveiciens visiem! Šodien esam atbraukuši uz CSDD. Noteikti katrs ir šeit pirmo reizi un nezin, kā orientēties CSDD labirintos. Mēs jums pastāstīsim, kur iet, ko darīt, kā maksāt un tā tālāk. Aiziet! Pieņemsim, jūs esat atbraukuši uz CSDD, lai saņemtu mācību braukšanas atļauju, vai tā saucamās baltās tiesības. Nāciet, mēs parādīsim, kas ir darāms, lai tās iegūtu. Lai saņemtu baltās tiesības, jums ir jābūt izietai ārstu komisijai. Ja šis jautājums jums ir nokārtots, tad ienākot CSDD telpās, jūs atradīsieties pirmajā stāvā. Tālāk jums jāiet pa labi. Tātad šeit atrodas lodziņš vadītāja dokumentu saņemšana. Jūs ejat pie aparāta ar numuriņiem un ņemat numuriņu. Jums ir jāizvēlās pozīcija vadītāja dokumenti. Nospiežot podziņu, jūs saņemsiet numuriņu. Labdien! Sagaidot savu numuriņu, jūs ienāksiet atbilstošā kabīnītē. Uzrādīsiet CSDD darbiniekam ID karti vai pasi. Piereģistrējot jūs, CSDD darbinieks noņems jūsu pirkstu nospiedumus, nofotografēs, liks parakstīties, un šeit uz vietas var veikt arī apmaksu ar karti. Taču gadījumā, ja jūs vēlaties skaidrā naudā maksāt, jūs dosieties uz kasēm. Tagad mēs gaidām 15–20 minūtes un iesim saņemt dokumentus. Tātad šīs numuriņš sākotnēji parādījās uz sarkanā tablo dokumentu iesniegšanu. Nogaidot 15–20 minūtes, šīs pats numuriņš parādīsies uz zaļā tablo vadītāja dokumentu saņemšanu. Lūdzu, saglabājiet līdz dokumenta saņemšanas. Tālāk jūs dodaties pie šī lodziņa un saņemat savus dokumentus. Šeit viss ir vienkārši. Lai apmaksātu jebkuru pakalpojumu, mēs spiežam podziņu kases, sagaidām savu numuriņu un ejam maksāt. Lai saņemtu baltās tiesības, ir jāaiziet ārstu komisija. To var izdarīt CSDD ēkā, tāpēc mums ir jāiet uz 3. stāvu. Dodamies! Ārsta komisija var arī iziet pie sava ģimenes ārsta, ja jūsu ģimenes ārsts piedāvā tādu pakalpojumu. Taču CSDD ēkā to var izdarīt bez iepriekšējā pieraksta darba laikā. Tātad, lai izietu ārsta komisiju, iepriekšējais pieraksts nav nepieciešams, taču rindu nosaka kartes numuriņi. Nāciet, es parādīšu, kuru podziņu jāspiež, lai izietu šo komisiju. Izvēlieties pozīciju autovadītāja ieroču komisija. Teorijas eksāmens. Uz teorijas eksāmenu jūs varat pierakstīties elektroniski, kas ir vislabākais un ērtākais veids. Taču, ja tādas iespējas nav, jūs varat pierakstīties klātienē CSDD nodaļā, kurā jums ir ērtāk, vai arī piezvanot pa tālruni, kas ir norādīts CSDD mājaslapā. Atceries, ka teorijas eksāmens ir jāapmaksā. Apmaksu var veikt elektroniski vai arī CSDD nodaļā. CSDD nodaļā jūs varat veikt apmaksu gan kasēs, gan arī 2. stāvā, kur notiks teorijas eksāmens. Taču 2. stāvā apmaksu var veikt tikai ar bankas karti. Atceries, uz teorijas eksāmenu to jāpaņem līdzi ID karte vai pase, kā arī ir jābūt derīgam pirmās palīdzības certifikātam. Šo certifikātu var piereģistrēt autoskola, bet, ja autoskola to nav izdarījusi, tad paņem to līdzi un piereģistrē lūk šajā lodziņā. Bet atceries, pirms tam tev ir jāpaņem numuriņš. Kā jau zināms, CSDD viss notiek pēc kārtas numuriem. Izvēlies pozīciju teorijas eksāmens. Nospiežam, sagaidam savu numuriņu un gaidam, kad tas parādīsies uz ekrāna virs zāles, kurā notiks teorijas eksāmens. Atceries, ka teorijas eksāmens notiek katru stundu. Ja tev gadīsies nokavēt savu pierakstu, neuztraucies. Iespējams, nākamajā grupā būs brīvas vietas, tāpēc nāc droši un kārto eksāmeni.
Pēdējais solis līdz vadītāja apliecībai ir vadīšanas eksāmens. Uz to jūs pierakstaties elektroniski vai arī CSDD nodaļā, jebkurā, kur jums ir ērtāka, vai arī telefoniski. Gadījumā, ja jūs kārtojat uz automātu, lūdzu norādiet kodu B78. Līdzi uz vadīšanas eksāmenu ir jāpaņem ID karte vai arī pase, kā arī jāveic maksājums. Maksājumu var veikt elektroniski vai arī šeit pat uz vietas kasē. Gadījumā, ja tu veiksi kasē, tad lūdzu atnāc kādas minūtes 15 ātrāk. Ja jums viss ir apmaksāts, jūs dodaties uz otro stāvu, pienākat pie aparāta, nospiežat podziņu vadīšanas eksāmens, piereģistrēties pie lodziņa un gaidat uz ērtiem krēsliem, kad jūsu numuriņš parādīsies uz ekrāna. Kad jūsu numuriņš ir parādījies uz ekrāna un inspektors jūs ir izsaucis, jūs dodaties pie inspektora. Šeit būs nepieciešams uzrādīt ID karti vai pasi un jānoņem pirkstu nospiedums. Un tad inspektors sauks jūs uz automašīnu tieši uz braukšanas eksāmenu. Gadījumā, ja kavējums uz braukšanas eksāmenu būs ilgāks par 10 minūtēm, tad eksāmenu nepieņems, bet apmaksāt to vajadzēs. Braukšanas eksāmens ilgs līdz 45 minūtēm. Ejot uz stāvlaukumu, inspektors jums pastāstīt par braukšanas eksāmena norisi, kā arī par 2 spēcmanevriem, kuri būs jūsu braukšanas eksāmenas laikā. Pirms paša braukšanas eksāmena jums ir iespēja uzdot inspektoram jūs interesējošos jautājumus. Inspektori ļoti laipni un atbildēs uz tiem. Jūsu braukšanas eksāmens sāksies ar 1 tehnisko jautājumu, bet kopumā tādu jautājumu ir 13. Starp citu, mūsu autoskolā mēs piedāvājam meistarklasi par šādu jautājumu izskatīšanu, izrunāšanu, parādīšanu uz reālā automobīļa. Pieraksties pie mums! Braukšanas laikā jums būs jāizpilda 2 speciālie manevri vai tā saucamās figūras. Kopumā tādas figūras ir 5. Tātad kases automāts, paralēlā stāvvieta, iebraukšana gabarītu vārtos, avārijas bremzēšana un apgriešanās ierobežotā laukumā. Papildus visam jūs var palūgt iebraukt benzīna tankā ar bākas pareizo pusi, apmēram tik tuvu, lai būtu iespējams uzpildīt mašīnu. Bet jums kāpt ārā no mašīnas vai uzpildīt nevajadzēs. Jums vienkārši jāsaprot, kurā pusē atrodas bāka. Starp citu, mūsu meistarklasēs mēs arī par to stāstam. Braukšanas eksāmens sastāv no 2 daļām. Tātad pirmā daļa – tehniskais jautājums plus speciālais manevrs, un otrā daļa ir braukšana pilsētā. Gadījumā, ja jums izdevās nokārtot pirmo daļu, bet otro daļu neizdevās, kaut kā tā sanāca, tad tā pirmā daļa jums derēs 1 gadu. Vienkārši ir viens svarīgs moments, ka pirmā daļa derēs tikai tad, ja veiksmīgi ir nokārtots gan tehniskais jautājums, gan speciālais manevrs. Figūra kases aparāts atrodas CSDD laukumā. Jums pie tās ir jāpiebrauc tik tuvu, lai atvērtu logu, jūs ar pirkstu varat tam pieskārties. Tātad kases aparāts atrodas CSDD laukumā, bet pārējās figūras būs jāpilda reālajā satiksmē. Pirms eksāmena jums ir iespēja pierakstīties uz izmēģinājuma eksāmenu. To jūs varat izdarīt gan CSDD, gan pie mums autoskolā. Pierakstoties uz izmēģinājuma eksāmenu mūsu autoskolā, jūs saņemsiet savu kļūdu pilnu aprakstu, kas būtībā palīdzēs jums nokārtot eksāmenu CSDD. Apsveicam! Jūsu braukšanas eksāmens ir nokārtots. Tagad ir laiks saņemt vadītāja apliecību. Kā to izdarīt, skaties sadaļu par baltajām tiesībām. Un tagad mēs sniegsim vērtīgus padomus tiem, kas ir noskatījušies video līdz galam. Pirms eksāmena jums ir jāapskata auto
un jāpārliecinās par tehnisko kārtību. Vairākuma gadījumos figūras prasa izpildīt uz labo pusi, bet var pajautāt izpildīt arī uz kreiso pusi, tā kā lūdzu izmēģiniet to mācību laikā. Izpildot figūru, jums gadījies iebraukt nevisai labi, jums ir tiesības veikt korekcijas. Tik daudz, cik jums ir nepieciešams, bet atgriezties uz figūras sākuma pozīciju nav atļauts. Kārtojot eksāmenu ar elektromobili, jūs drīkstat braukt par sabiedriskā transporta joslu. Izpildot figūru kases aparāts, jums gadījies piebraukt pa tālu, jūs arī varat veikt korekciju, ieslēdzot atpakaļgaitu, pārliecinoties par drošību, piebraukt pie kases aparāta tik tuvu, lai aizsniegtu ar pirkstu, bet to vajag izdarīt līdz jūs atverat logu. Izpildot figūras paralēlo vai gabarītu vārtus, jums ir tiesības pašiem izvēlēties vietu, kur apstāties, bet no tuvākajām 5 vietām. Gadījumā, ja jūs to neizdarīsiet, tad inspektors norādīs, kur jums ir jānovieto automobīlis.